Sveicināti vēlreiz! Tad turpinām iepazīt Wikispace. Ja iepriekšējā video mēs uzzinājām, kas tas Wikispace ir, kā viņā reģistrēties un kādām lietām viņš ir domāts, tad tagad mēs jau sāksim apskatīt pašu darbu ar Wikispace. Un pirms mēs sākam labot pašas lapas un likt viņai iekšā saturu, mēs nedaudz paskatīsimies galvenos Wikispace iestatījumus, kas ir viens sadaļiņas settings. Tad šeit ir vairākas sadaļiņas, informācija, iestatījumi, izskats un statistika. Tad informācija šeit ir tikai informācija, kas tiek kuru jau pati ierakstās izjūt no mūsu reģistrēšanās datiem. Storage, redzam, ka šobrīd bez maksas Wikispace tiek piedāvāts 512 megabaiti. Jāsaka, ka apjoms nav liels, taču ņemot vērā, ka no Wikispace var pievienot arī resursus no citām lietām, tas ir samērā pietiekoši. Web folders, tas arī tikai informācija ar to par tas gan ir jau vairāk nepieciešams, tad ja mēs izmantojam kādu maksas versiju un gribam viņu kā īpaši pielāgot. Svarīgākā lieta ir šie iestatījumi, zem ģenerāli. Tad šeit mēs ierakstam mūsu Wikispace vārdu un nelielu aprakstu, par ko te būs mūsu Wikispace. Tālāk Wikispace'am ir trīs veida, var teikt, ir trīs veida wiki. Viens tad šis te parastais, jeb tradicionālais, jeb klasiskais Wikispace. Otrs ir, ka mēs varam Wikispace veidot kā mājaslapu, taču visa labošana tik un tā notiek kā wikijā. Un ir parādījies jauns Wikispace klasē, par kuru mēs parunāsim kādā no video nedaudz atsevišķi. Tātad ir trīs veidi šie te. Jāsaka, ka starp pirmo un otro nav īpaši atšķirības. Ja mēs veidojam Wikispace, kurām mums ir iesaistīti vairāk cilvēku, tad labāk ir ņemt šo te klasisko, bet darbam grupās un darbam ar klasi ir īpaši labs šis te Wikispace for Classroom. Tālāk šeit es varu veidot diskusijas, un šeit es varu noteikt, vai man tās diskusijas būs katrai lapai atsevišķa diskusija vai viena diskusija visam wikijam. Tālāk es varu pateikt, vai es ļaušu šo Wikispace indeksēt informācijas meklētājiem, tādiem kā Google, UTT, un tālāk vēl ir dažas lietas saistībā ar drošību. Šī gan ir vairāk pieejama tieši maksas versijā, un Google Analytics arī tieši tāpat. Nākamā lietiņa ir ļoti svarīga. Tās ir tiesības, kurās mēs pasakam, vai Wikispace būs publisks, kas nozīmē, ka jebkurš apmeklētājs varēs redzēt lapas saturu un arī to labot. Tad, ja es ielieku sadaļiņā public, katrs, kas ienāk manā lapā, viņam ir iespēja labot, papildināt un dzēst mūsu saturu. Tas ir jāņem vērā. Nākamais ir protected. Tas nozīmē, ka ik viens lapas saturu var redzēt, taču tikai Wikispace reģistrētie dalībnieki var labot saturu. Par to, kā uz Wikispace uzaicināt dalībniekus, būs atsevišķi video. Savukārt, ja mēs ieliekam, pasakam, ka
Wikispace ir privāts, tas nozīmē, ka tikai es viens pats, tas, kas šo te, nē, ka tikai lietotāju ar saturu redzēt un saturu labot. Šajā gadījumā šis Wikispace ir tā kā slēpts no ārpasaules. Tad, droši vien, kad varētu būt dažādi tie varianti un mērķi, kādiem šis Wikispace tiek veidos, un tad attiecīgi mums ir jāizvēlās, kuru kādas tiesības mēs kam dodam. Varbūt, ka pašā sākumā, kamēr Wikispace tiek veidots, varam arī likt, ka tas ir privāts, un tad, kad tas jau ir saveidots, vai mēs liekam publisku, vai nu, ja mums ir Wikispace un vairāk veidotāji, tad mēs viņu varam dot apskatē ārpasaulē, bet, teiksim, labot tā saturu var tikai lietotāji. Subscription šeit ir informācija par to, kādi papildus maksplāni ir pieejami Wikispace'am. Redzam, ka par nelielām naudiņām varam dabūt lielāku apjomu. Un, jā, redzam, ka faila apjomu, ko varam uzlādēt Wikispace'ā bezmaksas ir tikai 10 megabaiti. Taču, kā jau es teicu, ir iespēja Wikispace'ā arī pievienot resursus no citām vietām, no Dropboxiem, Skydraiviem, jeb kā to tagad sauc par Fandisku un citām vietām. Par to es runāšu, tad, kad jau es runāšu par lapas satura izveidi. Licenci šeit jūs variet noteikt privātuma tiesības attiecībā uz izveidoto Wikispace saturu. Šeit vajag rūpīgi izlasīt šīs te instrukcijas un vienkārši ar šo jūs nosakiet, vai jūsu saturs ir publisks un to var brīvi izmantot. Ja šo var izmantot tikai nekomerciālajiem vajadzībām, vai varbūt saturu no jūsu resursa vispār nemaz nedrīkst kopēt. Šo te vienkārši vajag rūpīgi izlasīt un iepazīties. Domain name. Šeit mēs varam pamainīt lapas nosaukumu, ja tas ir nepieciešams. Teiksim, ja esam izdomājuši, ka gribam nosaukumu, tad to šeit var izdarīt. Ir iespēja arī pievienot kalendāru no Google Drive. Tad, ja mēs, teiksim, gribam Google kalendāru, tad mēs šeit vienkārši ierakstam kalendāru nosaukumu un pievienojam kalendāra adresīti. Eksports un backupi. Mums ir iespēja veidot rezerves kopiju Wikispace saturam. Tas ir jau vajadzīgs tādos gadījumos, ja mums ir jau, teiksim, saveidots diezgan ievērējums saturs, un lai kāds jauši vai nejauši neizdēst un nesabojātu, tad mēs varam veidot rezerves kopiju. Taču uzreiz pateikšu vēl vienu lietu, ka, ja Wikispace lapu saturs tiek mainīts, tiek saglabātas visas lapu versijas, un mums ir arī iespēja jebkurā brīdī atjaunot lapas iepriekšējo versiju, un par to es arī pastāstīšu nākamajā video, kad jau mēs runāsim par lapu veidošanu un lapas satura veidošanu. Wikispace, delete Wikispace, ja mēs gribam savu Wikispace likvidēt, tad mēs to varam izdarīt sadaļiņā delete wikis. Nākamais ir sadaļiņā izskats.
Tad, ko mēs šeit varam izdarīt? Zem tēmas un krāsas mēs varam izvēlēties, vai mums tas satura vadītāji būs kreisajā vai labajā pusē, kā arī dažādas piedāvātās veidnes, kā izskatīsies mūsu šis te saturs, un kā arī varam izvēlēties dažādas krāsu toņus, un beigās ar poziņu aplīt to varam izdarīt. Zem preview un customize mēs varam redzēt, kāds mums izskatās, un varam arī papildus pamainīt fona krāsu, galveni kājiņi, labās malas krāsu, tekstu krāsu un pašādas tādas pēciņas, tikai kā redzam, tad šeit ir jāzina attiecīgo krāsu ASCII kodi. Nākamais stāvšīt, tas ir pieejams tikai maksas versijā, nākamais ir logo. Logo, tas ir šis te logo, ja mēs esam izveidojuši savam Wikispace logo, tad mēs šo te bildīti varam nomainīt un, piemēram, ielādīt bildīti no datora. Vienkārši pieņem poziņu browse, izvēlamies bildīti un viņa mums šajā vietiņā nomainīsies. Content Managers ļoti laba lieta, ko mēs šeit varam izdarīt. Šis gan ir jau vairāk saistīts ar wiki saturu. Šeit mums ir iespēja izveidot lapas sagatavis. Sagatavis, kuras pēc tam izmantot vairāku lapu izveidību. Par šo es arī vairāk runāšu, tā kā jau runāšu par konkrēti Wikispace satura izveidi. Tad pie šīs sadaļas mēs vēl nedaudz atgriezīsimies. Un pēdējā sadaļa mums ir statistika, kurā mēs varam iegūt informāciju, cik daudz mūsu lapa ir apmeklēta, cik ir unikālie apmeklētāji, cik ir labojumi, cik ir labojuši un tādas lietas. Varam uzzināt arī statistiku par mūsu konkrētu lapu apmeklējumiem. Šo te statistiku es varbūt arī labāk varētu parādīt šeit, kur man jau ir izveidota mana klase. Šeit, piemēram, mēs varam paņemt, šeit jau mums būs tad jau nopietnākas diagrammas, jā, redzam, ka mēnesis gan ir tikai sācies, bet varam arī redzēt no kādām valstīm un kas mūsu Wikispace ir apmeklējuši. Zem sadaļiņas pages mēs varam iegūt statistiku par katru mūsu lapu, teiksim, gan pa atsevišķiem mēnešiem, gan pa gadiem. Paskatīsimies, cik tad ir apmeklētas lapa šogad. Un, ja mēs gribam redzēt, sākot no vislākā, tad vajag šeit uzspiest uz vīrus. Tad mēs redzam, ka šogad sākuma lapa ir skatīta 3056 reizes. Jā, un šeit ir members. Mēs varam redzēt aktivitātes, cik kādi lietotāji ir labojuši savas lapas. Un šī ir diezgan būtiska lieta, ja, piemēram, jūsu wiki izmantosiet, lai tajās skolnieku veidotu savus tabiņus vai savus atskaitus vai savus materiālus, tad šeit var redzēt, cik reizes katrs
skolēns ir veids šos te labojumus. Un pilnīgi skaidrs, ka, jo vairāk reizes ir šis te saturs labots, tas nozīmē, ka ir tajā visā daudz lielāks ieguldījums dots. Tas tā kā būtu tik daudz par iestījumiem, bet kā jau es teicu, pie dažām lietām mēs vēl atgriezīsimies pie lietotāju izveides, ko es jums neparādīju, bet par to mēs runāsim atsevišķā video materiālā. Tas tā kā šobrīd viss, un gaidam nākamo video.